Vai tu zini, kas man ir rokās? Vienam komentāra autoram, kas būs ierakstījis pareizo atbildi, izlozēšu bezmaksas konsultāciju, kur varēsim aprunāties par un ap kriptovalūtu. Šajā grafikā bildē mēs redzam, kura valsts ir kādā stadijā, lai izveidotu Bitcoin strateģisko rezervi. Un Salvadora, protams, mums ir top 1. Līdz šim 22 ASV štati ir ieviesuši Bitcoin un digitālo aktīvu rēķinus. Vakardien Amerikas ETF-os arī jaudīga diena. Bitcoinam lielāks net inflows 340 miljoni, Ethereumam arī net inflows lielāks un tie bija 307 miljoni. ARK Invest jaunākais ziņojums liecina par to, ka Bitcoins dodās uz savu mērķi. Un 2030. gadā Bitcoinam paredzēts šādas cenas. Ja būs lāču tirgus, ja bear market, tad cena būs 300 000, standard gadījumā tie būs 710 000 un bullish variantā, jeb bull marketā, tas varētu būt pat 1,5 miljons ASV dolāru. Kanādas bloķētas uzņēmums iegādājās 1 miljonu Doge. Trešdienās mums ir sazvans ar privāto grupu, kur katrs var uzdot sev interesējošo jautājumu un atbildam uz visām citām tehniskajām lietām. Ja tu vēl neesi privātajā grupā un kripto numur 1, spied uz linka un gaidīsim tevi kripto numur 1.